Es gribu pastāstīt vēl vienu sapni, kas bija diezgan interesants. Ļoti interesants, un es sapratu, ka es to māku. Sapņot. Un sapnī bija tā, kad, kā lai pasaka, bija kaut kāda teritorija, kur bija kariņš. Vai šaudīšanās, vai bēgšana, vai kaut kas samadzīgs. Es sapratu, kad mēs bijām tur kaut kādi cietumnieki, kas bija izmukuši ārā, vai mums gribēja ieslodzīt, mēs bijām izmukuši ārā, bet es biju kaut kādā sapņu pasaulē, īsti nezinu. Bet es neredzēju, ka tur šaudījās, man vienkārši bija tāds sajūta, ka visu laiku jāmūk. Un tad es kaut kādu pistoli vai šauteni paņēmu, un tad mēs tur skrējām pa mežu. Un ieskrējām vienā mājā, ķipa, tur bija pilnīgi mierā cilvēki dzīvoja, tur bija viss pilnīgi mierā. Mēs ieskrējām tajā mājā, un tur bija tā, ka ieroči jāpaslēp. Es īsti nesapratu, kā mēs tajā mājā tur tikām iekšā, bet kādā ziņā es pēkšņi esmu mājā, un tādiem cilvēkiem tur runājos, un tie cilvēki tur tādi. Viņi tur mierīgi dzīvo, bet viņiem ir tā, viņi nedrīkst ieročus turēt, viņiem nekas nedrīkst turēt. Bez mazā viņi tā kā ieslodzīti ir, viņi nedrīkst neko darīt. Jūs drīkstat dzīvot, ēst, darīt visu, bet jūs tur ķipā dariet, ko jūs gribēt. Bet jūs nedrīkstat turēt ieročus, jūs tā kā nedrīkstat pret esošo varu tā kā nostāties. Nebija nevainas, nebija vismaz jāmūk no nekā vairāk. Un tad bija tā, kad man tā šautene bija, es viņu kaut kur tur uz zemes pacēlu, man tā šautene bija. Un tieši tur sākās panika, jo nāk tagad pārbaudīs, vai mēs neko neslēpjam. Un es tā, ok, labi, es jūtu, ka man tā šautene tāda gara, es piedurknes aizbāstu, es viņu paņemu un paslēpju, tā kā cenšos noslēpt viņu. Un es saprotu, ka es viņu knapi paslēpu, un tikko viņi ienāk iekšā tie. Un tur ienāk tādi, es nezinu, kaut kādi kazaki, kaut kādi tādi īpatnēji izskati vīrieši. Un viņi dara, viņš tā pienāk, es tā stāvu, pēkšņi viņi nomierinos, it kā nekas nebūtu bijis. Un viņš tā kā tāds dusmīgs, un es saprotu, ka tur baigais sodiņš būs, ja tur kaut ko pieķers. Un viņš tā skatās uz manīm, un viņš tā vienkārši paņem roku un novērš pret manīm, tā kā pret otro centru, un vienkārši noskanē tādu spēcīgu enerģiju. Un uzreiz iet projām. Es sapratu, ka viņš pat nepārbaudīja ar rokām, neko netaustījās, viņš vienkārši noskanēja tā. Es tā, ok, stop. Es viņam tā, kā tu izdarīji? Man bija vienkārši interesi, kā tu izdarīji, kā tev tik spēcīga enerģija. Es skatos viņam plaukstām, vienai plaukstē 2 vai 3 pirksti trūkst, un viņam tāda viena roka, tāda tuntulīgi, tādi trekni pirksti tādi. Viņš tāds, es nezinu, tas čigāņu paskat, nevar saprast. Es nevaru pateikt viņu, kā viņš izstījās, tāds tā kā rūķis nedaudz. Un es tā kā, kā tu izdarīji? Un viņš vēlreiz man tā kā uzgrūž to enerģiju, lai es viņam netuvojos. Un es tā spēcīgi aizmugurē aizlidoju. Es tā, šito gan es tā neatstāšu. Un viņš tagad tā kā redz, viņiem ieroči nebija viņiem. Un viņš ar to enerģiju tā kā man grūž projām. Viņš tādu izveido tādu blīvu enerģijas laukumu, vienkārši aizsit mani projām. Es tā, šito gan es tā neatstāšu. Un man uzreiz ir pārliecība, es šito māku, šito feature māku. Un viņš to enerģiju man uzrāda, un es to enerģiju noķeru, un viņa tā enerģija no viņa nāk tā kā tāda trose, un es to trose tā paņemu savalku, un viņa tā kā dāngšu uz zemes nogāžu. Un es tā, šito es māku, bet tā enerģija pastiprināt gan nemāku. Bet to enerģiju tieši tā vajag pastiprināt, lai varētu viņu to otru cilvēku tā vadīt. Un tad bija tā, ka viņi abi nāk man virsū, un es tā, nekāda problēma, viņi tur visi tur nogāžās un tam līdzīgi. Un tad es atkal pamanās, bāc, es zinu, kā tas ir jādara. Es zinu, kā tas jādara, bet es nemāku tā pastiprināt to enerģiju. Bet es visu ar sajūtām zinu, kā tas jādara. Un tad bija tā, es pamodos un tā, bāc, vai tiešām jāsāk taisīt tā mācību programma, kā ar enerģijām darboties šitā. Un tad bija tā, ka, ja būs savas telpas, tad varētu. Galvenais paņemt tādus cilvēkus, kas, piemēram, es no tā mācītos pats, ka tas ir vairāk tāda eksperiments, ka cilvēki nāk eksperimentēt, nevis tā kā es viņiem mācu, bet cilvēki nāk tā kā paši mācīties, un es pats arī mācos no tā. Jo es zinu, ka tas ir iespējams, un es zinu visu, kas tur jādara, lai tā dabūtu. Bet vajag tieši to praksi, piešauties vairāk un vairāk un vairāk. Jāiet uz semināru, lai jums jauka diena, lai jums burvīga diena.